Arī skaisti uzvar Lāčplēša dienā, apsveic. Jā, gribu apsveikt no sākuma visus ar Lāčplēša dienu. Latvijas līdzjutējs visus ar uzvaru, jā, kā arī šodien skatījāmies arī basketbola uzvaru, tā kā Latvijas sports šodien svin dubulto uzvaru. Jā, pats galvenais bija tas, kad redzēt raksturi, jā, var secināt, kā grib, varbūt neparādījās viss tik skaisti, jā, momenti bija daudz, otrā diena bija redzams nogurums, jā, tā kā, bet puiši, man liekas, cīnījās līdz beigām un tikai pateicoties raksturam, jā, bloķēt metienu un ķēru uz sevīm un pašaizliedzīgi spēlēja, tā kā, jā, viss ar uzvaru. Izskatījās, ka pēc pirmā perioda mums tā iniciatīva, teiksim, vairāk pieder, bet kaut kā nesanāca iemest vārtus. Kāpēc? Tas ir. Vakar krīt iekšā viss, jā. Vakar mums vairākums krīt, un šodien mums arī bija daudz vairākumu, jā. Un it kā bija momenti, kur varējām iemest, tur netrāpījām. Tā ir no spēles uz spēli, jā. Vienā spēlē tev krīt viss, vienā neiet, tā kā es puišiem teicu, pēc otrās trešdaļas teicu, ka arī šitādas spēles jāmāk vinēt, ja? Tad, kad neiet, ka liekas, ka pretiniekam tur 2 metieni vai 3 un 1 gols, un mums ir metiens un nekas neiet iekšā. Jāmāk vienkārši iet soli pa solim uz priekšu, un mēs iemetīsim. Vienkārši neiet prom no uzdotā uzdevuma, izpildīt uzdoto uzdevumu, un, kā es teicu, vienmēr pašaizliedzība tas stāv pirmajā vietā. Kas galveno treneri iepriecināja šajā turnīrā, un varbūt, kas vēl jāuzlabo, teiksim tā? Jāuzlabo ir momenti dažādi, jā, augstasinīgāk lēmumu pieņemšana, jā, kā mēs redzējām, mēs ļoti daudz arī vakar sākumā un te beigās, kad dāņi sāka mazliet aktīvāk spēlēt, jā, mēs visu laiku, teiksim, to 100 sekundi pazaudīt, kā ripa mūsu liekas, ka mēs varam iesākt uzbrukumu un pēdējā mirklī dāņi izsit, jā, tas ir, es domāju, jā, tas nāk ar laiku, jā, jo līmenis ir savādāks, augstāks, ātrāks, jā, un pietrūkstā pussekundi, jā, tā kā es teikšu, lēmumu pieņemšana, tas ātrums, jā, ātri pārēj no aizsardzības uz uzbrukumu var uzlabot, jā, bet es teikšu, ka visi puiši cīnījās, jā, un es domāju, visi ar pozitīvām emocijām viennozīmīgi atgriezīsies mājās, un es domāju, ka, ja kādam varbūt tās bija savos klubos tāds mirklis, kad kaut kas negāja, es domāju, šīs 2 spēles viņam dos papildus enerģiju, ka viņš sagriezīs mazliet savu sezonas spēli klubā uz pozitīvo pusi, tā kā es novēlu visiem puišiem tālāk pavadīt labi savos klubos un, jā, līdz nākamajai reizei. Tālāk decembra turnīrs, vai kāds no šiem puišiem arī spēlēs? Tā ir grūti, tā mums no sākuma jāpadomā, jāapskarās, jāpāanalizē vienkārši šobrīd tas, kad es saku, kad puiši maliči nocīnījās, jā, es saku, bez kļūdām nevar, jā, hokejs nav bez kļūdām, vienmēr ir kļūdas, jā, vienkārši, viss ir atkarīgs no tā, cik ātri tu viņus izlabo un cik ātri tu reaģē uz viņām. Ja? Tā kā laiks rādīs, tā kā mums ir pietiekami daudz laika, lai apdomātu, ko mēs augsim decembrī. Paldies un apsveicu lieliski turnīru. Jā, paldies.